makšķerēšu vienkārši uz sliekām ar visparastāko makšķerīti, vislētāko. Un tie asari jau pie krasta ķerās, tā kā redzēs, cik un kādi tad būs šodien. Nebija arī pēc 10. metiena. Viena copīte bija un viss. Asarim patīk saule, tāpēc ēd saulēnā vietā, jāmaina vieta. Iemetu te peldētavā, uzreiz momentā bija cope. Kaut vai te ir diezgan sekls, būs noteikti mazie asarīši. Neliels pārsteigums. Tas nebija asars, tas ir plicis. Es gribu asarus. Laikam laidīšu vaļā noteikti. Uzliku lielāku dziļumu uz grunti, varbūt tad būs asars. Jo te ir smiltis un uz grunti viņi vismaz pagājuši gadu tad ķērās. Nu šitas nav nopietni. Es eju atpakaļ uz kaut kādu citu vietu. Laižam vaļā. Nu nē. Kāds atstājis savu zivu tīkliņu. Izskatās, kad kādam lielā zivs ir aizbēgusi, jo ir baigais caurums. Nu jā. Izskatās, ka te nebūs. Mainīšu vietu, aizbraukšu uz Vecupi. Tur tādas smukas vietiņas redzēju, pamēģināšu tur. Tā atbrauc te uz Vecupi. Riktīgi tāda forša vietiņa. Es domāju, tur obligāti jābūt zivīm, asariem. Tā izskatās slieka, nekāda vaina. Riktīgi forši, nu vajadzētu būt. Nomainīju jau vēl vienu vietu, tur arī nekas nebija. Tā neticami, jo pagājuši gadu asari ķērās katrā metienā. Nespēju vilkt. Mēģināšu te un vairs citā vietā neiešu. Tad jau apnīk vainīt vietas. Atradu jau otro gumijastu. Tā ar visu pavadiņu. Un šeit, lai mētātu kaut ko, tur jābūt, nu es nezinu, pilns ar kokiem. Nomainīju ļoti labu tādu apzeltītu āķīti, ļoti maziņu. Mēģināšu uz maizi ķert, samīcītu. Šito jābūt baltajām zivīm. Negribu arī uz tādu pat mazu maizes gabaliņu, negribu. Domāju, pamēģināšu šo pēdējo reizi, uzlikšu ļoti mazu sliekas gabaliņu. Un kas tad būs uz to mazo āķīti? Dīvaini šodien neķerās zivs. Parasti tā nav. Varbūt austrumu vējš ir. Parasti baltās zivs ķerās kā dūles, te spēj tik vilkt. Šodien nav nekas. Apnīk jau nedaudz, jābrauc mājās.
Diena ir forša, bet copu šodien nebūs. Jau apnika arī. Dodas mājās.